Labdien, skatītāji! Aizvadītajā nedēļas nogalē ir notikušas 11. Saeimas ārkārtas vēlēšanas, un šajā brīdī, kad notiek ieraksts, ir pirmdienas rīts. Tā kā pagaidām mūsu rīcībā ir vēl tikai provizoriskās ziņas, bet, protams, arī novada iedzīvotājiem interesē, kā tad mūsu novada vēlētāji ir šīs vēlēšanas aizvadījuši. Jāsaka, ka kopējā vēlētāja aktivitāte Līvānu novadā ir bijusi ne ļoti augsta, ne arī ļoti zema. Līdzīgi kā vidēji valstī, mūsu novadā ir nobalsojuši 59,24% balsstiesīgo vēlētāju. Un balsotāju kopskats pēc šiem te datiem ir 6233 vēlētāju. Jāsaka, ka no visām vēlēšanu zīmēm 59 zīmes ir izrādījušās nederīgas dažādu apstākļu dēļ, un arī vēlēšanu komisija ir konstatējuši 42 gadījumus, kad aploksnē ir bijušas ieliktas vairākas vēlēšanu zīmes. Tagad nosaukšu arī tātad iegūto balsu skaitu pa sarakstiem tieši Līvānu novadā. Tātad 5 cilvēki ir nobalsojuši mūsu novadā par Kristīgu demokrātisko savienību, 14 vēlētāji atdevuši savas balsis par tautas kontroli, 15 vēlētāji balsojuši par prezidentālo republiku, par pēdējo partiju ir nobalsojuši 19 iedzīvotāji, savukārt 23 vēlētāji ir nobalsojuši par Latvijas sociāldemokrātisko strādnieku partiju. 40 vēlētāji balsojuši par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā, tātad PCTVL. Par Šlesera reformu partiju savas balsis ir atdevuši 58 vēlētāji. 600 vēlētāji ir nobalsojuši Līvānu novadā par Nacionālo apvienību visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Savukārt par vienotību nobalsojuši 836 vēlētāji. Par Zatlera reformu partiju 1190, par politisko apvienību Saskaņas centrs Līvānu novadā ir nobalsojuši 1315 vēlētāji, un par Zaļo un zemnieku savienību Līvānu novadā ir nobalsojuši 2055 vēlētāji. Tātad kopējais, kā jau es teicu, skaits ir 6170 vēlēšana zīmes, kas ir atzīts par derīgām. Droši vien arī iedzīvotājiem interesē, tātad, kuri tad ir tie varbūt kandidāti, par kuriem mūsu Līvānu novadā ir atdots visvairāk balsu, un arī šeit, tātad, piemēram, par sarakstu vienotība visvairāk plusu Līvānu novadā ir saņēmis Aleksejs Loskutovs, viņam iedzīvotāji ir pievilkuši 367 plusiņus. Tālāk otrais saraksts Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija. Visvairāk plusus ir saņēmis Andrejs Zagorskis, viņam ir 6 plusiņi novadā. Zatlera reformu partija. Visvairāk plusiņu saņēmis Valdis Labinskis, viņam 229 plus zīmes. Kristīga demokrātiskā savienība nav guvusi mūsu novadā nevienu plusiņu. Šlesera reforma partija visvairāk plusu Ritais Trodei 18. Politisko partiju apvienībai Saskaņas centrs visvairāk plusu 238 Raimondam Rubikam. PCTVL par cilvēktiesībām vienotā Latvijā 18 plusiņas ir saņēmis Ašots Mamikanjans, tas ir lielākais plusu skaits šai partijai. Nacionālajai apvienībai visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai Inesei Laizānei ir 172 plus zīmes mūsu novadā visvairāk. Par prezidentālu republiku 7 plus zīmītes ir ieliktas Leonam Bojāram. Pēdējai partijai Mārtiņš Kozlovskis ir saņēmis visvairāk, tie ir 6 plusiņi mūsu novadā. Tālāk Zaļo un zemnieku savienībai visvairāk plusu saņēmis Jānis Klaušs, 1521 plusiņš, un 12. saraksts Tautas kontrole. Pa vienam plusam ir saņēmis Arturs Gaidels un Juris Linušs. Tātad mūsu novada vēlētāju izvēle ir bijusi šāda vēlēšanās. Tas par vēlēšanām, protams, pagaidām
Mēs gaidām visus provizoriskos vēlēšanu rezultātus, un oficiāli rezultāti vēl nav zinām, tādēļ arī šobrīd par tiem nerunāsim. Runājot par šo nedēļu, gribētu uzsvērt, ka visu uzņēmēju ievērībai, ka ir pārcelts uzņēmēju semināra datums. Sākotnēji tika publiskots, ka 21. septembrī notiks tikšanās ar uzņēmējiem. Šis datums ir mainīts uz 28. septembri 14. Un seminārs notiks Domas ielā 3, Līvāna inženieru tehnoloģiju un inovāciju centrā. Vēl informācija iedzīvotājiem, ka šonedēļ no 19. līdz 23. septembrim būs slēgta Pilsonības un migrācija lietu pārvaldes Līvānu filiāle, un iedzīvotāji, kam ir pieteiktas pases vai citi dokumenti, tos varēs izņemt Jēkabpils filiālē. Un tās adrese ir Rīgas iela 184 Jēkabpils. Šonedēļ noslēdzas arī sabiedriskā apspriešana Līvānu novada pašvaldības attīstības programmas pirmajai redakcijai. Un, kas vēl svarīgi iedzīvotājiem, ka līdz septembra beigām vēl jūs varat pieteikties uz uzņēmēju stipendijām jauniešu studijām augstskolās. Informācija ir pieejama Līvānu novada mājaslapā www.livani.lv sadaļā izglītība. Gribu informēt, ka Līvānu novada doma izsludina pieteikšanos arī pretendenta pieteikšanu Līvānu novada domas atzinības rakstam. Kā zināms, tad tas tiek pasniegts katru gadu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinību laikā novembrī, un domas atzinības rakstu pasniedz iedzīvotājiem par nozīmīgu ieguldījumu sociālajā, izglītības, kultūras, uzņēmējdarbības un citās jomās. Tā kā es aicinu iedzīvotājus pieteikt savus kandidātus Līvānu novada domas kancelējā. Runājot par šīs nedēļas nogali, tad Līvānos 24. septembrī liels pasākums starptautiskie folkloras svētki Rudenoji, un visi iedzīvotāji ir sestdien, 24. septembrī laipni aicināti uz koncertu un arī uz tirdziņu Līvānu kultūras centrā, kurā būs iespējams iegādāties rudens veltes, un koncerta sākums 12. Koncertu sniegs starptautiskā folkloras festivāla dalībnieki. Un vēl 25. septembrī, tā ir svētdiena, 14. mūsu novada Sutru kultūras namā uzstāsies konkursa Mazo dziesmas Latvijai finālisti. Tā kā sekojiet līdz informācijai un esiet aktīvi, lai jums jauka un darbīga šī nedēļa. Visu labu!